Turpinot iesākto zinātniski pētniecisko darbu, Elvis Barkauskis un Romāns Galaiko laika posmā no 16. janvāra līdz 5. februārim sarīkojuši 4 skolēnu mācību ekskursijas, no kurām pēdējās 2 bijušas uz Amoplantu un Jelgavas tipogrāfiju. Amoplant ir jau jelgavniekiem pazīstams uzņēmums, kurš savu darbību uzsācis salīdzinoši nesen 2010. gadā. Taču Jelgavā var redzēt jau 36 uzņēmuma autobusus. Amoplanta autobusi redzami arī citu Latvijas pilsētu ielās, un šobrīd uzņēmums cenšas iekarot arī Rīgas ielas. Uzņēmums ražo autobusus un traktorus gan Latvijas, gan Eiropas tirgumu, kā arī mērķtiecīgi tēmē uz Krieviju. Notiek arī jaunu modeļu ražošana, lai tos varētu pārbaudīt potenciālie klienti. Šajā uzņēmumā skolēniem tika rādīta prezentācija par autobūves vēsturi Latvijā un bija iespēja iztaigāt rūpnīcas telpas, kur varēja redzēt, kā tiek likti kopā jaunie autobusi. Savukārt Jelgavas tipogrāfija ir jau ar tradīcijām bagāts poligrāfijas uzņēmums, kurš ir arī viens no lielākajiem tipogrāfijas uzņēmumiem Latvijā un Baltijas valstīs. Aptuveni pusi no pasūtītājiem ir ārzemju valstis, piemēram Vācija, Somija un Krievija. Kopš 2007. gada uzņēmums ir pārcēlies uz jaunām telpām, kuras arī tika izrādītas, un skolēni tika iepazīstināti ar ražošanas procesu.